Šis ir sporta veids krosmintons, kas ir radies apvienojoties tenisam, skvošam un badmintonam. No badmintona nāk volāniņš, kas ir nedaudz mazāks, ātrāks. No skvoša nāk rakete, kas ir nedaudz īsāka, lai vairāk vieglāk manevrēt. Un no tenisa nāk distance. Attiecīgi sporta veids pasaulē ir jauns, radies 2000. Gadu sākumā, un Latvijā nodarbojamies kopš 2010. Gada. Un šodien šeit mēs organizējam līdz šim lielāko krosmintonu starptautisko turnīru, kurš ir viens no 5 lielajiem krosmintonu turnīriem šogad Latvijā. Kopskaitā mums ir 134 dalībnieki no 8 valstīm, kas izcīna titulus 20 dažādās kategorijās, gan vienspēļu, gan dubultspēļu kategorijās. Spēle notiek līdz 2 setu uzvarai, viens sets līdz 16 punktiem, un sākumā turnīros ir grupas spēles, un kas turpinās tālāk ar izslēgšanas spēlēm, līdz tiek noskaidrots uzvarētājs. Sākot šī sporta veida attīstību Latvijā, konstatējām, ka salīdzinot ar citiem sporta veidiem, tenisu, badmintonu vai skvošu, līmenis ir samērā augsts un grūti varbūt startēt sacensībās. Tad šeit mēs sākām, un tas primārais mērķis bija droši vien veicināt aktīvu dzīvesveidu cilvēku vidū, kas varbūt nenodarbojās ar sporta veidiem kādiem citiem. Tad kā šis sporta veids radās, ejot dārzā, droši vien mēs visi zinām, esam spēlējuši badmintonu bez tīkla un lipinam čiekurus, skrūves, košļenes iekšā, lai varētu paspēlēt. Tad faktiski tā viņš arī radies. Ir 2 kvadrāti 13 metru attālumā, un pa vidu nav tīkls, ir vienkārši spēlē no viena laukuma uz otru laukumu. Un to var spēlēt gan ārā, gan telpās. Protams, mūsu mērķis ir veicināt sporta veida popularitāti Latvijā, audzēt arī vietējo spēlētāju meistarību un regulāri dodamies uz sacensībām ārzemēs, tā skaitā gan Eiropas, gan pasaules čempionātiem. Un 10 gadu laikā jau rezultāti ir auguši un ir arī pasaules līmeņa krosmintonisti Latvijā. Aicinu ikvienu pievienoties, izmēģināt krosmintonu un izmēģināt kaut ko jaunu rakešu sporta veidos.